pilsēta vēl guļ. Miers, klusums. Īstenībā visas pasaules nelaimes ceļas vienīgi no steigas un neapdomātiem vārdiem. Re, priekšā netīra iela, bet aiz muguras paliek tīrā. Un pašam prieks, tas ir svarīgi, citādi darāmais neiet no rokas. Tā tas ir. Vai, bērni, no kurienes tad tu te esi uzradusies? Kā tevi sauc? Mama. Skaists vārds. Es tādu vēl nekad neesmu dzirdējis. Kurš tev iedeva tādu vārdu? Es pati. Tu pati sevi tā nosauci? Man patīk šī pilsēta. Es vēlos šeit padzīvot. Bet vai tevi nekur negaida? Nē, Es gribēju vaicāt, tev mājās nav jāiet. bet šeit jau ir manas mājas. Bet tu tad esi bērns, kas ir tev vecāki? Vai patiesi? Tev nav nevienas krustmātes, neviena krustēva? Vai tev nav ģimenes, kur tu varētu atgriezties? Kad tu esi dzimusi? Cik vien sevi atceros, esmu bijusi vienmēr. Nu labi, tu esi vēl maziņa, bet kādam ir par tevi jārūpējas? Es pati varu. Zini, mama, tu varētu apvesties pie kāda no mums. Nu kā būtu? Paldies, mīļš paldies, bet vai jūs nevarētu mani atstāt tepat? Var jau būt, ka bērns var palikt tepat dzīvot, un mēs rūpētos par viņu visu kopā. Nu, nezinu. Man ir lieka dzels gultiņa, tūlīt atnesīšu. Es varētu uzmanīt maziņu akmens pavāru. Mēs te tavā istabiņā uz sienas varētu uzmanīt skaistu sieru gleznu. Ko tu saki? Man vienkārši gluži ir laimējies, ka esmu nonākusi pie tik labiem cilvēkiem. Vai viņa neprasti gudra, varbūt viņa pareģo nākotni? Nē, neko tādu meitenes nevar. Viņa tikai prot klausīties. Kas tad tur tik sevišķis? Kurš tad nemāk klausīties? Jā, bet tā kā to spēja mamo, nemāk neviens cits. Lai klausītos, ir vajadzīgs laiks. Laiks nu reiz ir vienīgā bagātība, kas mamo tiešām pieder. Zini, viņa spēja klausīties tā, ka pat tumjiem ļaudī pēkšņi uzrodas ļoti gudras domas. Jā, mamo klausās tā, ka neizlaimīgie pēkšņi skaidrs zin, ko grib. Biklē sajūtas drosmīgi, bet nelaimīgie kļūst dzīvespriecīgi. Ja kādreiz šķiet, ka mūs ir pagalam neizdevies, atliek tikai aiziet pie mamo un visu pastāstīt. Tad jau stāstot viņam kļūst skaidrs, ka tieši tāds, kāds ir viņš, nav neviens cits, un ka tieši ar savu vienreizību viņš ir nepieciešams pasaulē. Un ja kādreiz gadās, ka kaimiņi sastrīdas un ne par ko negrib runāt viens ar otru, tad viņiem saka, nu aiziet taču pie mamo!
Kaut ko. Kaut kas nav nekas. Kam ir priekšlikums? Man ir ideja. Te viss būs viens liels kuģis. Mēs dosimies svešās jūrās. Es būšu kapteinis, tu būs pirmais stūrmans. Klausos, kapteini. Bet kas mēs būsim? Jūs būsiet zinātnieki, jo šī ir zinātniska ekspedīcija. Vai saprotat? Bet mēs, meitenes, Kas būsim mēs? Jūs arī būsiet matroži. Aiziet, taisam kuģi. Kas tev notika? nezinu, kļuvu vēs, tāda kā ēna pārvilkusies pāri pilsētai. Vai pamanīji tos svešiniekus? Jā, viņi ir visur, bet šķiet, ka citi viņus neredz. Es pēkšņi esmu tā nosalus, kā vēl nekad savā mūžā. Šis augstums nav parasts augstums. Ar ko varētu pakalpot? Dzīsim vārdu vai griezīsim matus? Nevienam otru. Esam ieradies no Laikbankas. Aģents numur 68B. Mēs saprotam, ka jūs pie mums varat aptēt rēķinu. O, es taču tādu banku nezināju. Tas man jaunums. Tagad jūs to zināt. Jūs taču esat frizieris. Fulzīkums. Jā. Tādā gadījumā mēs esam īstajā vietā. Redzat, nu, mīļais Fulzīkums, jūs izšķirat savu dzīvi, klabinādams šķērs un putodams ziepes. Ja jums būtu vairāk laika, varētu dzīvot kā pieklājs, vai man taisnība? Tieši par to es pat domāju. Redzat, nu, bet kur lai ņem laiku? Tas ir jākrāj. Jūs, Fulzīkums, gluži lieki izšķirat savu laiku, un mēs jums to pierādīsim. Vienā minūtē ir 60 sekundes, un vienā stundā ir 60 minūtes. 60 reiz 60 ir 3600, tātad vienā stundā ir 3600 sekundes.
bet vienā dienā ir 24 stundas. Tas ir 86,460 sekundes. Vai spējat man sekot, Fūziekungs? Saprotams. Taču vienā gadā, kā zināms, ir 365 dienas. Tas ir 31,536,000 sekundes. 24,512,000 sekundes. Atņemam zaudēto laiku. Jā, tā nu jūs līdzinējā dzīves bilants. Jums nešķiet, ka turpmāk tā saimniekot vairs nedrīkst, Fūziekungs? Vai nebūtu labāk taupīt laiku? Ja jūs, piemēram, būtu sācis taupīt jau pirms 2 gadiem un tikai 1 stundu, jūs kredīts jau būtu 26,208,000 sekundi. Un piekrītiet, kas tad ir viena iecīga nožēlojuma stunda salīdzinājumā ar šādu summu? Tīrais sīkums. Un ja mēs vēl pareiķinot, ko jūs nākamais 20 gados varētu ietaupīt? Bet pagaidiet, klausieties tālāk. Bet, mammucīt, tu taču man apsolīji palasīt grāmatiņu. Atceries, kā agrāk tu man lasīji? Mīļā, man nav laika. Vakarā esmu tik nogurus. Es tev nopirkšu klausāmās grāmatas diskā, labi? Es tu skriešu pāri un ilgi nepaliec ārā. Tēti, tad mēs rīt brauksim makšķerēt? Makšķerēt? Nē, rīt man nebūs laika. Varbūt parīt? Parīt darbā svarīgi sanāk. Tad tu nopirkt to rādio vadāmo mašīnīti. Paspēlēs ar to? Labi, dēļ, man vairs nemaz nav laika. Tā, tiksimies vakarā. Es nesaprotu. Man ir tāda sajūta, ka mani senie draugi tagad arvien retāk un retāk nāk pie manis. Dažus neesmu redzējusi veselu mūžību. Jā, nav vairs kā agrāk. Kaut kas ir noticis. Tiesa, es to sen jau esmu ievērojis. Ko tad? Neko labu. Viņi pilsētā ir visur. Kļūst augsti. Ko niekus, bet tagad uz šeit nāk arvien vairāk bērnu. Jā, tieši tāpēc. Vai ievērojāt, tie jaunpienācēji itin nemaz nemāk rotaļāties, un viņiem līdzi ir rotaļlietas, ar kurām nemaz nav iespējams spēlēties. Jā, taisnām tās viss ir izdomāts līdz pēdējiem sīkumam, un tur itin neko nevajag izstrādāties kā ar tām, lai rotaļās tās taču nekam neder.
garlaitīgi tu no mums vaļā. Mēs viņiem vairs neesam vajadzīgi. Viņi paši sev vairs nav vajadzīgi. Nav taisnība. Es saviem vecākiem esmu pat ļoti vajadzīgs. Viņiem tikai nav laika. Tur tā lieta. Viņi taču man uzdāvināja jaunu iPhone. Ļoti dārgu. Jūs teiksiet, ka tas nav pierādījums. Agrāk cilvēki tik labprāt nāca pie mamā izskatīt sirdi. Ļaudis atrada paši sevi, ja jūs saprat, ko es ar to domāju, bet tagad viņiem vairs nav laika. Es tepat pilsētā satiku Fūzi kungu, gandrīz nebūtu pazinis. Agrāk bija tīri jauks cilvēks, un pēkšņi šim vīram vairs nekam nav laika. Ēna vien palikusi no cilvēka. Vai tad tu nezini? Omulīgās kafejnīcas vairs nav, tagad tur ir ātrās ēdināšanas uzņēmums. Viņš domā, kā dabūt laukā vecos labos apmeklētājus. Bet es arī cenšos, lai mēs nokļūtu uz zaļu zari. Vai tas ir kāds noziegums? Ja tu esi kļuvis tāds, es nepiedalos. Kādu dienu es savākšu savus mantus un aiziešu. Dari, ko zinu. Pagaidi tikai, kur no manām mantām tu gribētu? Man ir raiba putnu spalva, plasmēns akmentiņš un zeltīta poga. Labdien! Mani sauc Barbija, es piedaru tev. Visi tevi apskauž manis dēļ. Ak tā, tevi neinteresē neviena no manām mantām, bet mēs varētu paspēlēties, kad tu esi atnākus pie manis ciemos. Labdien! Mani sauc Barbija, ideāla lele. Visi tevi apskauž manis dēļ. Nu, izbeidz vienreiz, tā jau mēs nevarēsim spēlēties. Saka priekšā. Ar šādu lēlu nevar spēlēties, kā ar kuru katru. Lai nebūtu garlaicīgi, lēlē kaut kas jāuzdāvi. Skaties, bērns. Lūk, burvīgs zīd vakardēms. Mērķis skaļums. Tenistēms. Man šķiet šī lelle nevar būt mīļa. Tas nemaz nav svarīgi. Bet mani draugi, viņi man ir mīļi. Man šķiet, mums nepieciešams nopietni parunāties mazumīgi par to, kas ir svarīgi un kas nē. Galvenais, kas dzīvē ir svarīgi, lai cilvēks sasniegtu kādu mērķi, tam, kas izsaka uz augšu, tam nāk viss pats no sevis – mīlestība, draudzība, gods un tā tālāk. Šķiet, tavi draugi tevi mīļi? Kāds taviem draugiem ir labums no tevis, vai tu viņiem palīdz izsīsties uz augšu, sasniegt kādu mērķi dzīvē vai vairāk nopelnīt? Saprotams, ka nē. Vai tu palīdz viņiem taupīt laiku? Nē, gluži otrādi. Tu viņiem esi kā akmens pie kājas, un tu vēl runā par mīļumu? Bet tu nevienam neesi mīļš. Man jātīst. Tāda, kā tev redz pirmoreiz. Ja tev līdzīgi būtu vairāk, mēs mierīgi varētu to laiku mangus izciet un paši izgaist. Nebūtu taču no kā dzīvot. Mums taču jāpaliek nepazīti. Tikai nepazīt mēs varam darīt savu smago darbu. Izspiest no cilvēkiem pa stundām, pa minūtēm, pa sekundēm viņa dzīves laika, mums vajag vairāk. Arvien vairāk, jo mūs kļūst arvien vairāk. Ejas, pārlēku kungu, pārlēka sejas. Nepaliks pāri no laika nekas, vien laika kauli un asakas. Nepaliks pāri no
Viņu ir daudz. Viņi katrā ziņā ir ļoti bīstami. Mums jābūt piesardzīgiem, tomēr mēs nedrīkstam ļaut sevi iebiedēt. Tāpēc saku vēlreiz, kurš no jums grib piedalīties? Es! Nu, Bepo, ko tu teiksi? Es, protams, piedalos. Neuztraucieties, spēlēkie kungi ir stipri, jo var darboties slepus, padarīs viņus redzamus. Bet kā? Man šķiet, viņi ir ļoti viltīgi. Mums jāatrod tā laika banka. Iesim iekšā, katrā rokā par revolverim. Nekavējoties, atdodiet nozagto laiku. Mums nav neviena revolvera. Manuprāt, būtu visgudrāk, ja mēs paziņotu to policijai. Ko policija var izdarīt? Pelēkie kungi nav nekādi parastie laupītāji. Es zinu, pelēkie kungi savu melno darbu var darīt tad, kad viņus neviens neredz. Padarīs viņus redzams, iziesim ielās, atklāsim patiesību pilsētniekiem. Aģenta 53C jāstājas tiesas priekšā. Mums ir neapgāžami pierādījumi, ka jūs esat sazinājies ar bērnu un atklājis mūsu noslēpumu. Bet es rīkojos laika bankas interesēs. Tā meitenīte bija nostājusies mums ceļā. Jūs nolūk mūs neinteresē. Lūdzu, tiesa ņemt vērā vāju mīkstošu apstākļu. Mani apūra. Meitenīte informāciju izvilināja. Es pats nesaprotu, kāds gadījās. Spriedums aģentam 53C ir nepārsūdzams. Viņš tiek vainots nodevībā, viņam tiek atņemts viss laiks. Žēloju. Par to dīvaino meiteni mēs parūpēsimies. Varat būt droši. Bērns mums vairs nekaitēs. Nu tā brīnums. Palika caurspīdīgs un izgaisa. Mamo draud briesmas. Steigšos viņu brīdināt. Naktīs nevis guļ savā gultā, bet plandās neskur apkārt. Tas man īti nemaz nepatīk. Būs jādomā, ka kāds viņai palīdzēs aizbēgt. Pilnīgi izslēgts. Jāziņo centru. Nē, manuprāt, jāizziņo vispārējā meklēšana. Meitene ir redzēta uz pašas laika robežas. Jūs viņu noķērāt? Nē, viņa pēkšņi kā caur zemi izkrīt. Ko? Nekojieties atsākt meklēšanu. Viņi ir jāatrod pa katru cēnu. Sapratāt? Sapratām. Jūsu vārdi ir bezatbildīgi. Kāds viņai palīdzēs izpurt no mūsu nagiem? Jūs domājat, meistaru Horu? Ja meitene ir atradusi ceļu pie meistara, tad viņi varētu aizvest mūs tur. Tā mēs viegli tik galā ar Horu un iegūt visu cilvēks laiku. Mēs nespējam Momo samalot. Varbūt viņi ir uzspiet. Solīs viņai tik daudz laika, cik viņi vēlas. Tās mūs izputinās. Un cik tad tāds bērns var iztērēt? Nekas nesanāks. Tā bērnam ir tik daudz laika, cik uziet. Ak, mēs te griežamies kā vāveres ritenī. Mēs taču netiekam tam bērnam klāt. Man ir priekšlikums. Meitene pieķērusies saviem draugiem. Ja viņai pēkšņi nebūtu neviena ar ko dalīt savu laiku. Spoža doma, par kurām personām tu domā? Pirmkārt sēdnieks Bepo, otrkārt sapņotājs Gigi, tad tālāk garā rinda bērni, kas viņu apciemo. Lieliski. Izolēsim visus. Mazo Momo paliks pavisam vienu. Kas atgadījies? Es pats īsti nezinu. Liela nelaime. Nomierinies, Bepo, var būt. Laipni lūdzu, nekanas ielā, nekurienes namā. Tu esi nonākusi vietā, no kurienes nāk visu cilvēku laiks. Vai tu pats to taisi? Nē, mans bērns. Es esmu tikai tā pārvaldnieks. Nāc, es gribu tev kaut ko parādīt. Es šo melodiju zinu. Protams, tu esi skaņotājā. Tu piederi šai mūzikai. Cik skaisti šis zieds. Ak, tas vīst. Tur jau reizēs nākamais. Vēl skaistāks. Šis smaržo gluži citādi. Es nekad nedomāju, ka viss cilvēku laiks ir tik liels. Tas, ko tu redzi, ir tikai tavs laiks. Kas šī ir par vietu, kur plauks tik brīnumaini laika ziedi? Šī ir tava sirds.
visu laiku. Tikai no tevis, mamma, būs atkarīgs, vai pasaule sasniegs uz mūžiem, vai būs jauna dzīvība. Tev līdzi vilkt vienu laika ziedu. Tikai vienu, jo vairāk par vienu uzreiz nezied. Laika ziedu mūžs ir 1 stunda. Tas nozīmē, ka tad, kad visas pasaules laiks būtu izbeidzies, tev atliek viena vienīga stunda, ja atgriezt visu salaupīto laiku. Tā mūsu vienīgā un pēdējā cerība. Kā es zināšu, kad laika ziedu mūžs būs izbeidzies? Es bez nožām, tu to manīsi. Es jūs izmeklēju uz malu malās. Vai jūs nācāt pie manis? Agrāk taču jūs vienmēr nācāt. Agrāk. Tagad visi mainījies. Mēs nedrīkstam neliederīgi izšķiezīt savu laiku. No 9 līdz 10. Polvo, kā tur bija? Mums laika nav, jo jāuzņem ir rīta kalorijas. No 10 līdz pusdienām. Paulo, kā tur bija? Mums laika nav, jo jāuzņem ir laika ekonomija. Tas, protams, nav vienīgais mācību priekšmets. Vēl mums ir laika skaitīšana, laika pareizrakstība, laika noteikuma kritika un atruna. Visgrūtākais, ka beidzot viss ir atņemts. Visgrūtākais ir nesapņot. Ak, nesapņot. Kaut kas nav kārtībā, mani kungi. Pulksteņi, paskatieties uz pulksteņiem, tie visi stāv. Tikko pienāca mūsu āģents ziņas no pilsētas. Automobīļi ir apstājušies, visi ir sasniedzis, pasaulē apstājusies. Laika piegāde ir pārtraukta. Laika vairs nav, Hore ir apturējis laiku. Ko jūs sakāt? Kas tagad notiks ar mums? Bez automobīļiem mēs nevaram nokļūt līdz laikzietu seifam. Steidzamies! Tā ir katastrofa, labisks vāra. Man vēl ir laiks, tikai 12 minūtēm. Man 16. Man jāatrod tas seifs. Paliek, ja kungi nedrīkst pagūt pirmie. Tas ir tas negadais skuķis. Tā ir Momo. Nevar būt. Kā viņa spēja pakustēties? Viņai rokās ir laikziets. Seifa durvis ciet. Lūdzu, mīļais bērns, iedod man to puķi. Nē, lūdzu, iedod man to puķi. Ir jau labi. Tagad visam beigas. Siena laiks, nav malsiem dzīvojams.
daudz laika ir ilgoties, vēlēties. Un, kad ilgojamies, tad dzīvojam ilgi. Cik daudz laika ir mirklis svinēt? Cik daudz laika mūžību minēt? Tā bijis no laika gala, tā būs līdz laika galam. Tā bijis no laika gala, tā būs līdz laika galam. Laikas negribas, laikā steidz, šķiet mirklis, īsts un viss. Tas mums pateic, laiks ir tālāk iet, tuvāk ciešana, klāt pie tevis. Ik naktī svētā, kas projām ir, es vēlos tik daudz, jūtu tevi. Laika skaitītājs, laikā steidz, sapnis mūsu neizgāj.